Tas Ilija Kazanova. Jā, atceros. Atceraties, Mani. Mums ir daži jautājumi, mums varam, mēs ne numuru neradīsim, ne jūsu vārdu uzvārdu, tīri atsauci uzfilmēt. Mēs kā kontentu taisam, tieši zvani uz klientiem. Labi. Mums tikai 3 jautājumi, 30 sekundes aizkavēšu. Kuru jūs uzzinājāt? Jūs jau sen, možda 19. gada kaut kā uzzinājāt par mūsu uzņēmumu, cik es atceros. Nu, toreiz no tā garšu brauciena, ka mēs tur bijām. No garšu brauciena, jā, skaidrs. Kas jums visvairāk patīk no mūsu produkcijas? Godīgi sakot, toreiz man patika, nu, tā kā vairāk vai mazāk viss no jūsu produkcijas. Tad, kad jūs sākat ražot to 30%, nu, tas galīgi garām bija vismaz manā izpratnē. Ok, jā, skaidrs. Nu jā, un tad īstenībā, es nezinu, vai tas bija tīri psiholoģiski vai kas, tad, kad jūs pārgājāt jau uz rūpniecisko ražošanu, Jā. man likās, ka tur es sāku sajust, nu es nezinu, vai nu viņš ir bijis stiprāks vai viss, es to dabīgo garšu, to ābolu garšu, es mazāk sajūtu. Es tā kā vairāk sāku to, nu tā kā spirtu vairāk tā kā izjust. Un visu, un tad līdz ar to, un īstenībā man arī varbūt psiholoģiski, es nezinu, bet man parādījās galvas sāpes un parādījās paģiras, kas pirms tam nebija. Nu un visu, un tad līdz ar to, tad laikam tā bija arī pēdējā partija, ko es no jums toreiz arī iegādājos. Tagad esmu gandrīz atturībniece. Skaidrs, ļoti svarīga informācija. Sakiet, lūdzu, varbūt es varu jums pudelīti dāvanā atsūtīt? Jūs pagaršosiet. Nu, principā mēs tehnoloģiju nemainījām. Jā, tas varbūt mēs pamainījām destilācijas iekartas, kur ir tīrāku kanģu taisa. Ne tā kā sen, kur bija tieši lauku kanģa. Tagad viņi 92% attīra. Nu, varbūt tāpēc viņš arī vairāk sita to, nu, to stipru vārā, to stipro, līdz ar to tad viņš, nu, tas pazuda tas āboli. Jā, mums, sakiet, mēs apbraukājam visu Latviju pa tirdziņam, visi teica, ka smaržo kanģu. Cipa, nu, tas slikti. Tagad mēs nopirkam lielu kolonu 4 metri, tur savu šausmīgu naudu samaksājam un sākam taisīt tīrāku produktu. Bet sanāk, ka ne visiem tas patīk. Sakiet, lūdzu, es varu jums savu jebkuru pudeli vai pēc savas izlases jums atsūtīt, jūs pagaršosiet un es pazvanīšu vēlreiz jums. Nu, vairāk, jā, bez problēmām. Paldies jums par atsauci, visu izliksim TikTokā un būs, ka varat apskatīties pēc tam. Jā, labi. paldies!